Meta noslēpums. Kas tas ir? Visumā eksistē likumi, kuri vienmēr ir bijuši, ir un būs, un darbojas neatkarīgi ne no viena un ne no kā, un neatkarīgi arī no tā, vai tu tam tici vai nē. Cilvēks ir spējis definēt 7 visuma likumus, kuri ir saistīti savstarpējā miedarbībā un nav atdalāmi viens no otra. Šie likumi ir universāli un darbojas vienmēr un visur, gan dienā, gan naktī, gan ziemā, gan vasarā. Visi šie visuma likumi ir apvienoti tā saucamajā meta noslēpumā. Ar šo video iesākas vismaz 8 video sērija, kurā mēģināšu maksimāli vienkārši un īsi izskaidrot un vizualizēt visus iepriekš minētos likumus. Par pamatu tiem izmantojot Mela Gila grāmatu Meta noslēpums ir nākamais līmenis un savu interpretāciju par to. Izpratne par meta noslēpumu noderēs tiem, kuri ir dzīves jēgas meklējumos, kuriem mieru neliek tādi eksistenciāli jautājumi kā: kāpēc mana dzīve ir tāda, kāda tā ir? Priekš kam es vispār uz šīs pasaules esmu ieradies? Kas traucē man būt tam, kas es patiesībā vēlos būt? Un tā tālāk. Jēdziens meta nozīmē ar acīm neredzamo. Tas nozīmē to, kas ir ārpus fiziskām, bet tas ir reāls, un to ir iespējams saskatīt ar iekšējās sapratnes acīm. Meta, manuprāt, ir enerģijas forma, līdzīgi kā vējš, gaiss, elektrība, magnētiskais lauks un citas. Pašu vēju mēs neredzam, bet redzot kokus lokāmies un sajūtot gaisa plūsmu uz savas ādas, saprotam, ka pūš vējš. Tāpat ar gaisu. Tas nav redzams, bet mēs zinām, ka tas eksistē. Tas ir tas, kas satur skābekli, un pateicoties tam, ka mēs varam elpot, mēs esam dzīvi. Mums visapkārt eksistē un notiek tik daudz neredzamu lietu, par kurām mēs ikdienā reti kad aizdomājamies, bet tieši šīs ar fizisko aci neredzamās enerģijas formas ietekmē un nosaka visu mūsu dzīvi. Seko man Instagramā, Facebookā un YouTube un iepazīsties ar subliminal.lv radīto saturu arī mājaslapā.